Jēkabīga poķa, Viļānu vidusskola, latviešu tautas pasaka. Māma, kur lielā karote? Māte no rīta meitiņu celdama saka. Cēlies, meita, jau gailītis ciet. Meita atbild, lai ciet, māmiņa gailītis. Gailīti maza galva, drīz var izgulēties. Cēlies, meita, jau gaismiņa augst, lai augst gaismu. Gaismiņai daudz jāapgaismo. Cēlies, meita, jau saulīte lec, lai lec vien saulīt. Saulītei tālu jātek. Cēlies, meitiņa, cēlies, jau putra izvārīta. Jāēd brokastis, nu meitiņa aši no gultas laukā un saules. Māma, kur lielā karote? Es pastāstīju par māti un meitu, bet tagad pastāstīšu par māti un dēlu. Māte atnāk uz bērnu dārzu pakaļ Robertiņam. Ieiet pirmajā stāvā, tur rakstīts: labie bērni. Skatās, Robertiņa nav. Māmiņa uzkāpj otrajā stāvā, tur rakstīts: normālie bērni. Izrādās, Robertiņa nav. Māmiņa uzkāpj trešajā stāvā, tur rakstīts: sliktie bērni. Izrādās, Robertiņa nav arī te. Māmiņa uzkāpj ceturtajā stāvā, tur rakstīts: briesmīgie bērni. Izrādās, Robertiņa nav. Zaudēs cerības, māmiņa uzkāpj piektajā stāvā, un tur uz durvīm rakstīts: Robertiņš. Bet tagad par mani. Visu laiku jautāju māmiņai, kā rodas mākoņi. Vienu reizi, kad mēs braucām uz Jēkabili ar mašīnu, es ieraudzīju, ka debesīs rodas mākoņi. Domāju, kā reiz ieraudzīšu, kā rodas mākoņi. Kad tuvāk piebraucu, tie tikai bija skursteņa tūri. No tā laika man visu laiku